Labrīt, Jāni. Mani Labrīt. sauc Vineta. Un mums abiem atliek paļauties vienam uz otru, ka es tiešām esmu Vineta un tu tiešām esi Jānis, vai ne? Jā, es domāju, ka mēs par to esam pārliecināti šobrīd. Šobrīd, jā, un tādā sadzīviskā sarunā arī, varbūt es tev arī neprasītu uzrādīt kādu personu apliecinošu dokumentu, bet ja mēs būtu tādā biznesa sarunā un runa būtu par kādu darījumu vai par kādu līguma parakstīšanu, nu noteikti mēs abi vēlētos pārliecināties, ka es patiešām esmu Vineta un tu patiešām esi Jānis. Tieši tāpat uzņēmējiem rodās vajadzība pārbaudīt savu klientu identitāti, vai ne? Jo katrs darījums sākās ar iepazīšanos, arī digitālajā vidē. Nevienmēr ir vajadzīgs paraksts, bet vienmēr ir vajadzīga pārliecība, ka cilvēks ir tas, par ko uzdodas. Par to tev stāst šodien. Jā. Šodien pastāstīšu par to, kā mēs nonācām līdz elektroniskai identifikācijai un arī līguma parakstīšanai. Es strādāju telekomunikāciju nozarē kopš 2003. gada, kad pabeidzu Rīgas Tehnisko universitāti. Pieredze ir liela, bijušas milzīgas pārmaiņas šo te gadu laikā. Un CSC Telekom ir viens no Baltijas vadošajiem sakaru operatoriem. Es pats personīgi esmu piedalījies uzņēmuma atvēršanā Lietuvā, nostrādājis tur 2 gadus, un tie pakalpojumi ir bijuši dažādi, ko mēs esam tirgojuši, un šī brīža aktuālākā lieta, caur kuru mēs starp citu arī nonācām līdz elektroniskai identifikācijai un arī elektroniskai līguma parakstīšanai, tie ir kontaktu centri. Un kontaktu centru ieviešanā es teiktu tā, ka mums ir viena no lielākajām pieredzēm, ja ne pat lielākā Baltijā. Un ir tā, kas ir interesanti, kad ir tāda diezgan liela plaisa starp to, kas šķiet uzņēmuma vadībai un kas šķiet klientiem. Un to plaisu mēs tieši palīdzam izmērīt. Šeit ir viens labs piemērs, ka es runāju ar vienu uzņēmumu īpašnieku un pēc faktiem rādīju, stāstīju, ka viņu uzņēmumu nevar sazvanīt. Uz ko viņš teica, es vienmēr viņu varu sazvanīt. Es saku, varbūt pamēģini. Un tieši tādā brīdī, kad viņš zvanīja, viņš nevarēja viņu sazvanīt. Viņš pazvanīja reģistratūras vadītāju, salamāja viņu, protams, uzreiz pacēla zvanu. Lūk, un tāpēc šie rādītāji jāmēra, un es domāju, šobrīd diezgan daudz uzņēmumu jau to dara un ir sapratuši to, ka uz klientu zvaniem ir jāatbild, bet ar to nepietiek. Ir vēl arī darbinieki, kuri atbild uz šiem telefonu zvaniem, un mums kā uzņēmējiem ir jārūpējas par darbinieku labsajūtu un to, kā viņi jūtas savā darba vietā. Strādājot ar kontaktcentriem, es saskāries bieži vien ar to, ka tie cilvēki, kas strādā uz telefonu uzņēmumā, viņiem nav tā kā primārā loma uzņēmumā, tas nav tā kā prestižākais darbs uzņēmumā, bet viņi ir, starp citu, tie, kas parāda uzņēmuma seju, un izdara to, ko klients domās par uzņēmumu. Tāpēc viņu labsajūta un tas, kā viņi jūtās, ir ļoti, ļoti svarīgi, jo viņi rada uzņēmuma tēlu attālināti, sarunājoties un neredzot klientu. Tas ir ļoti sarežģīti radīt labu uzņēmumu tēlu runājot telefoniski, un no tā veidojās mūsu klientu pieredze, no tā, cik apmācīti un labi trenēti būs mūsu darbinieki. Un tad pie kā mēs nonākam, kad klients zvana, un pēdējā laikā mēs aizvien vairāk vēlamies saņemt pakalpojumus attālināti. Ja pirms 2020. gada daudziem bija aizbraukt uz vietas, tad vienas ķibeles rezultātā cilvēki pierada daudz pakalpojumus saņemt attālināti, un daudziem iepatikās man arī. Un līdz ar to cilvēki zvana, raksta uz uzņēmumiem, un nevienmēr viņi saņem šo pakalpojumu uzreizi. Un veidojas šī negatīvā pieredze, it sevišķi, piemēram, aizrakstot e-pastu, kad uzņēmums neatbild un varbūt tam pat nekontrolē, cik ātri viņš atbild uz e-pastiem, vai viņš atbild uz visiem šiem e-pastiem, un pa zvaniem tas pats. Tad tas, ko mēs vēlamies pirmā zvana laikā saņemt uzreizi risinājumu, runājot ar to pašu, vienu un to pašu cilvēku. Es pat teiktu līdz līguma noslēgšanai. Un tie saziņas kanāli, kur ir populārākie. Ja? Tad telefons vēl joprojām ir populārākais saziņas veids, caur kuru cilvēki sazinās ar uzņēmumiem.
Mums bija tāda pieredze, ka mēs nodrošinājām Rīgas Tehniskajai universitātei chatbotu izveidojām, kur vidusskolēni varēja noskaidrot informāciju par to, kā tikt uzņemtam universitātē. Man likās, ka skolēni būs tie, kas visvairāk rakstīs. Jo jaunieši it kā raksta, ne? Visiem tāds priekšstats. Bet tā nesanāca. Ar chatbotu saraksti sanāca aptuveni 10% no skolēniem informācijas noskaidrošanai par etapiem. Pārējie visi zvanīja. Tad nav tā, ka nomainīsies paudze un cilvēki pārstās zvanīt. Tad zvanīšana telefons ir un paliks viens no vadošajiem saziņas kanāliem. Protams, mums tāda ir arī e-pasta, un šobrīd Latvijā ir tā valsts, kur ir ļoti populārs WhatsApps. Bet tā ir Latvija, Igaunijā, piemēram, populārākais ir Messengers, Facebooka, un Lietuvā Vibers. Tā kā interesanti, 3 Baltijas valsts, katra savs Messengers, un te es ar kolēģiem sarakstos dažādi. Lūk, un tad elektroniskais paraksts. Protams, ja cilvēks mums ir piezvanījis, vēlās noskaidrot informāciju par sevi, mums viņu vajadzētu identificēt. Visu to pasākumu, protams, aizsāka bankas, jo tur ir finanšu informācija. Bet šobrīd, kā jau ir iepriekšējā runātāja stāstīja, pieaug dažādi veidi krāpniecības riski, un jo vairāk par mums informācija ir pieejama, jo vairāk pret mums var vērsties. Līdz ar to elektroniskai identifikācijai ir jābūt principā katrā uzņēmumā, kurā klients vēlās informāciju saņemt par sevi. Es zvanu, kur ir manējā prece, kur ir mana paciņa, kas ir ar maniem veselības datiem. Nevar to vienkārši šādu veidu informāciju izsniegt, balstoties tikai, es zvanu Jānis. Vai ne? Es zvanu Vineta. Jā. Sakiet, lūdzu, kāda man analīžu rezultāti. Labi. Labi, es nosaukšu. Ja. Lūk, un tas pats ir arī, protams, ir šīs identificēšanas metodas, kā mēs vēl varam, ir arī citas. Mēs varam pateikt klientiem, ka viņiem jāatcerās ir kaut kāda parole, kur jānosauc. Es šādu paroli arī saucu. Man ir viens tāds čipiņš, un gadījumā, ja es aizbraucu ar mašīnu kaut kur un čipiņu nepaņem līdzi, man zvana un saka, Jāni, kāda ir jūsu parola? Lai noskaidrotu, vai es esmu tur, kur es esmu. Un tad man vienmēr tā, es skatos, kas man blakām stāv, tad domāju, es to paroli varu saukt vai nevaru saukt. Ja? Lūk, un tad mums ir jāidentificē klients, un vislabākais veids, kā to darīt, ir izmantojot e-parakstu. Jo ļoti vienkāršā veidā, un tas nav vienmēr nepieciešams. Jūs vēlaties noskaidrot datus, un to arī vēlās mūsu klienti, kuram mēs ieviešu šo pakalpojumu. Tad sarunas laikā saprot, ka klients vēlās saņemt par sevi datus. Un tanī brīdī operators attaisa atsevišķu logu, pajautā, mēs šos datus jums varam nosaukt, nosauciet lūdzu savu personas kodu. Cilvēks nosauc savu personas kodu, operators ievada šo personas kodu, klientam aiziet uz telefonu pieprasījums, autorizācijas, viņš redz, ka autorizācijas pieprasījums ir atnācis no konkrēta uzņēmuma, jo LVRTC gadījumā LVRTC slēdz līgumu patieši ar klientu, ar uzņēmēju, un šī pieprasījuma gadījumā uz aplikācijas atnāk uzņēmuma nosaukums, kurš šobrīd veiks šo identifikāciju. Cilvēks apskatās, nospiež, apstiprinu, un operators redz, zvana Jānis. Un tas ir pat drošāk nekā, ka mēs savstarpēji iepazināmies un es uzdevos par Jāni. Vai ne? Jā, jo es principā parakstīju šī gadījumā savējo identitāti. Ja, un nākamais solis, ja mēs esam identificējuši mani, pa lielam pēc tam mēs jau varam arī slēgt līgumu par dažādu veidu pakalpojumiem. Un novēlu mums visiem iet un virzīties uz šo tālāko klientu attālināto apkalpošanu, jo tas rada klientiem labāku servisu, padara mūsu vidi tā kā tīrāku no sastrēgumiem, jo nav jābraukā starp uzņēmumiem, lai savāktu kaut kādus dokumentus vai parakstītu dokumentus, un mēs daudz ko varam izdarīt vienu soļu attālumā. Es nereti domājot par attālināto apkalpošanu, domāju, tad, kad es aizēju kaut kur klātienē, jau man ir ļoti skaļi, un man aiz muguras ir rinda, ja ir jānosauc savus personas kods, lai mani
identificēt. Nu, nereti tādas situācijas gadās. Nesaukšu iestādes, kurās tas ir bijis, bet es domāju, katrs spēj to identificēt. Un tad jāatzīst, ka arvien vairāk un vairāk cilvēku tomēr novērtē šo te privātumu, vai ne? Ka man nav jāatklāj ne savi e-pasta adreses nosaukums, ne personas kods, ne jāsauc telefona numurs, lai mani atpazītu kā klientu vai atlaižu kartes klientu. Attālināti jau šķiet, ka tas ir drošāk, vai ne, un diskrētāk. Jā, un pie tam, kas man patīk e-parakstā gadījumā, kad nav jāvada arī nekāds kodiņš, ko vienmēr jāskatās, vai kāds neskatās, ko es tur ievadu. Ja? Nu, kad man paņem caur Face ID, noskanē, apstiprinu un viss. Kāds ir uzņēmuma lielākais iegūms, ka viņi ievieš šo te klientu identificēšanu ar e-parakstu? Ātrāks klienta servis. Tas, ko es arī stāstīju iepriekš, ka klients vēlās pirmā zvana laikā saņemt visu informāciju. Viņš nevēlās, ka viņus savienot ar vēl vienu, pēc tam atkal viņam pa jaunam jāstāsta informāciju. Viņš saka, nē, jūs ne tur savienojat, tagad savienot tālāk. Ja? Pēc tam viņam pasaka, nu tagad jums ir jābrauc, tad mēs jums izsniegsim. Nu, vienkārši pātrinās klienta servis, līdz ar to, ja cilvēks saņem ātrāk informāciju un atgriezenisko saiti, tad viņš ir apmierinātāks. Un otrs droši vien drošība. Ja mēs attālināti varam sniegt tādus pakalpojumus ar drošu identifikāciju, kādus nevarētu, ja nebūtu šī drošā identifikācija, vai ne? Un vajadzētu paļauties uz to, ka Jānis ir Jānis un Vineta ir Vineta. Jā, un tas, uz ko es ceru un uz ko mēs tā ejam, mēs strādājam ar ļoti daudzām veselības nozares iestādēm, ar slimnīcām, un tas, ko es arī stāstu, kad man pašam sanāk tā, ka es aizbraucu un man nav līdzi dokumentu. Es ierodos, tad jums pie ārsta pase, vai arī nav bērnu dokumentu paņemt līdzi. Un šī gadījumā jau identifikācija arī var veikt, izmantojot elektronisko parakstu. Ja tas tā ir integrēts, vai ne? Pareizā veidā. Jā. Jā, nu patiesi jāatzīst, ka mēs vairs negribam neko īpaši daudz vadāt līdzi. Esam pieraduši, ka visa dzīve ir vienā vietā tālrunī, vai ne? Jā, telefonā. Vai ne? Un ar to gribās gan digitāli, gan klātienē atrisināt visas savas lietas. Vai uzņēmējiem šis kaut ko maksā? Es nerunāju par CSC risinājumiem, bet par e-paraksta lietošanu klientu identifikācijā. Jā, tas ir ļoti lieliska ziņa visiem to, kad identifikācija bezmaksas. Latvija tiešām šādā ziņā ir privileģētā stāvoklī, ka gan iedzīvotāji, gan komersanti šādas pamatfunkcijas var veikt absolūti bez maksas. Nereti uzņēmēji arī domā, ka es neesmu pietiekami liels, lai ieviestu tādus automatizācijas risinājumus vai klientu elektronisku identifikāciju. Nu, kāda ir tava pieredze? Kas ir tas mazākais klients, nesaucot nosaukumu, bet varbūt tādos darbības apjomos, un kas ir lielākais? Kam dara šādi risinājumi? Nu, šāda veida risinājumi dara sākot no zobārstniecības. Beidzot ar tādiem lieliem uzņēmumiem, kas nodrošina transporta, pasta pakalpojumus. Tas nav minimālais darbinieku skaits, no kura ir vērts ieviest šo? Nē, katrs klients ir svarīgs. Vai ne? Paldies uz šīs nots arī sarunu par drošu identifikāciju. Jānis un Vineta beidz. Es ceru, ka esam iedvesmojuši uzņēmējus padomāt par jaunām iespējām savas darbības drošības uzlabošanā un varbūt arī jaunu pakalpojumu piedāvāšanai klientiem. Un mans nākamais sarunu biedrs būs Kārlis, kurš pārstāv zobārstniecības uzņēmumu Adenta. Un liekas, zobārstniecība, e-paraksts, vai tiešām vajag e-parakstu, lai ietu pie zobārsta, to mēs tūlīt noskaidrosim.